Viss sākās, man liekas, tāds pirmais medus bija, un tad bija 9 gadi. Tad sākās pirmo spietu, stropu bija, bet bites nebija. Un tad jau bija tā, ka tas rāmis lielais bija apakšā tā, ka pietrūka gandrīz spēka, lai viņu tur dabūt ārēji to bites aplipušas. Tas jau ir ļoti vecs, no kaut kādiem 11 gadiem viņš nācis. Un mežā es uzgāju vienu vietu, kur bija šitādi kā 9 stropi šitādi te. Bet viņi visi bija pamatā sapujuši. Viens vēl bija saglabājies. Kāpēc? Tāpēc, ka viņam bija jumts virsū. Liels akmens. Un arī apakšā bija akmens un virsū. Nu, šitās te atsaites stutes, kas ir, tās jau arī vēl ir vecie no kadīķiem, jā, tās arī vēl ir saglabājušies no 11 gadiem. Tā kā viss vecās naglas, četrkantīgās un tā. Bet nu to sakārtojumu, kā viņas tur ir dzīvojuši kādreiz, un ne tikai kādreiz, bet arī vēl šogad, te varam redzēt. Te jau nav. Ne te ir rāmiši iekšā, kā arī salikt nekas. Viņas paši velk iekšā vaska mēles. Nu, kādreiz pie draudniecības, kā tad to medi dabūja ārā, mūsu modernās sviedēs, kā tad viņi var izsviest tur vai izspiest. Nu, tad nebija tā, tad nebija. Vienkārši paņem mālu bļoda līdzi, ziniet, gara tāda naziņa, nu, un pa gabalam, tāpēc viņš ir divdaļīgs šitas, ja? No apakša, augšā jau kā apakšā per un tā, un tad nogriez gabalu, zin, un ienes iekšā un apēd. Jo ne tikai medus, bet arī vasks. Nu, vasks tas jau viens otrs saka, nu, bet man nepatīk spļaudīties, bet tas viss ir ēdams. Tur ir balzams, tas ir viss bišu produkts, izsvīduma produkts. Ja. Tas bija pamatskolā kaut kāda 8. klase. Tad arī Miša Kursels. Un tur es arī sapratu, ka nu, kādi 90% no tā jau es visu zinu. Es tikai visu tur pierakstu, kā viss jau zināms no tā ir. Pēc skolas šeit no rīta uz skolu, nu, uzgājies skolu un pēc tam atpakaļ. Nē, nu, viss trakāk, nu jā, tāds interesantākais periods sākās maijā, ja sākas pietot, tad jau. Mobīlo telefonu taču toreiz. Tad vēl nebija telefona, man liekas, jā, vai nu kāds ieradās no vecākiem skolu vai arī zvans, kad, nu, tad bicis pietā brauc māju. Ne par velti saka, ar bitēm nekad neko nevar zināt. Tā ir labāk, lai viņš tur kaut kur, lai viņš tur dūmo. Jo, nu, jau nav gadījies mugt, bet, nu, vai negadītos nekāda, tad drošības labāk tomēr. Man vismīļākā ir vīgrieze. Vislabākā. Ne vīgrieze, bet šitā. Vībotne vai kā viņa par izsaukt. Tā man vislabāk patīk. Ir katram savi zini. Par kluso var jau vairs nerunāt praktiski. Jā. Nu, 20 gadi ir kopā.
Šogad. Ja bitēm 19, kaut kā 20 šogad. Nu, jā, bija atstājām kaut kādas 13 sēmas, atstāstā visu dzīvi bija darbojies bišķiņi ar bitēm, tad tā viss man jau bija pamat iemaņas, bet aigās mums bija riktīgs pilsētas. Tā līdz šai dienai mēs te čubinamies. Lasīju grāmatās un ļoti patīk tā sadaļa, kaut kāda māšu audzēšana un tā, tad kaut ko sāk mēģināt. Pirmais kaut kāds jau, jā, kaut kādā pašām spietu māšu kanniņām, mēģināju audzēt un tad likt krātiņos. Un man liekas, man bija veikalos, jo tur ieeja Biškopības veikalā, tā īstenībā bija problēma vesela, ka es pamatskolā mācījos, ieeja Biškopības veikalā, man vajag māšu krātiņas. Viņi domā, ka kaut kāds, jo kāda krātiņa vajadzīga. Jā, nu tad kaut kā pat, neuztvēra par nopietnu kādu. Es pamatskolnieks tur pirks māšu krātiņas viņam vajag. Nu tad tā arī. Bet tas ir stāvstrops. Bruķis stāvstrops. Nu viņam arī trīs reizes ir 3 stāvi. Ir apakšā pamat, pertelps ir, tad būtu divas augšējā medstelps. Bet, nu, viņi man strādā tikai mīl strādāt uz apakšējās skrejas. Nu, vasarā, kad ir karsts, tad viņas arī tur, protams, bet tagad nē, tagad viņas nav. Nu, šodien tā nevisai labēlīgi diena, tā kā domā, ka tur varbūt nemaz nav bites iekšā, ka viņas tā tik švaki lido. Kā es viņu taisīju, gatavoju to stropu, un es jau domāju, ka viņš pietiksies, bet izrādās, ka te nekā, tas ir daudz pa maziem. Un, ja es regulāri ņemtu nost medus pie šitā bišu daudzuma, tas man ir liels laika patēriņš. Biškopībā ir diezgan daudz šo biškopu par tādu tēmu kā bišu māšu apsēklošanu, tad nav jau pat īsti ar ko diskutēt, jo viens jau par to nezina. Viens vai 2 cilvēki, kas faktiski ir. Šeit maza saimīte. Tā šeit pirms nedēļas māte tika apsēkta, ielikta, apsēklot ar tā bakklāstiem, mākslīgi apsēklot bakklāstīt.